esmu Valters Grigals, es atrodos zemnieku saimniecībā Vilkači. Tas ir ģimenes saimniecība, uz kuru es tikko nesen pārņēmu uz sevis. Vilkači piedāvā augļus, ogas, sīrupus, stādus piedāvājam arī. 92. gadā uzsāka vecāki un tā arī turpinājām līdz šim brīdim. Vecāki, kad uzsāka saimniecību, mums bija govis. Ar lopiem mēs tā kā beidzām, un tad 2018. gadā uzsākām ar ogām. Un tā arī no tā laika esam līdz kaut kur 16 hektāriem augļu kokos un krūmos aizgājuši. Brālis aizgāja mācīties uz Rīgu, un es paliku laukos. Man lauki labāk patīk nekā pilsētā. Brīvība! Savi 20 gadi jau no bērnības, kopumā. Šeit pat sāku pamatskolas draudnieku, un tad es aizgāju mācīties par pavāru uz Rīgas turisma radošās industrijas tehnikumu. To es pabeidzu, un dotajā brīdī iestājos augstskolā uz pārtikas pārstrādi. Turpināt ražošanas attīstību un arī tas, kas patīk ar pārtiku saistīts. Tas arī noder saimniecībā. Ikdiena man sastāv praktiski lielākoties pa mājām. Mācības man ir tā, kuras dienas vajag, tās es aizbraucu, bet visas pārējās brīvās pa mājām, visi lauku darbi, visas ogas un tā arī strādājamies. Vistrakākais karstajā laikā ir jāpaļauj uz zāli. Tad ir vistrakākais. Ogu, kā mums arī ar ogām tādā nozarē saistībā, es teiktu, ka nav tādu lielo izaicinājumu. Ja kaut kas salūst, ogas var pastāvēt, nekas nenotiks viņā. Zāle labi izaugs lielāka, bet tāpat pēc laika varēs nopļaut. Ja neuzņemsies, visticamāk, nekas arī neies uz priekšu. Gribēja strādāt, tas ir jebkurās laikapstākļos, kad vajadzīgs. Vēl, lai būtu arī kaut kāds materiālais atbalsts, piemēram, no projektiem, jo tas arī ļoti izpalīdz tajā visā, lai uzsāktu kaut kādu darbību. Projekti mums bija arī uz žāvētavām, kas ir pārstrādēji, tad bija siltumnīca lielā stādu audzēšanai un tehnikas iegādēji. Mamma strādājot darbā, ar to mēs arī tā iesākām, jo bez kaut kādas valsts darba tas nebūtu tik viegli paveicams. Sezona ir tikai tas vasaras periods, no vasarā līdz rudens, un ja ziemā kaut kāda nodarbošanās tāpat arī vajadzīga paralēli. Plānos ir tā atrast kādu pamatdarbu, ko nodarbošanās, lai paralēli var attīstīt saimniecību, ārzemēs dzīvotnes. Atpūsties jā, strādāt ne. Tikko nesen atgriezāmies no Ēģiptes, arī aizbraukuši atpūsties bijām. Patīk apskatīt citas valstis, kā uz neilgu laiciņu aizbrauc, apskatīt un ir patīkami. Atpūta no visas ikdienas vai pirms sezonas darba. Es esmu dzīvojis, tad, kad es mācījos tehnikumā, praksēs, es pateikšu, man nepatīk. Nepatīk man būt projām no mājām. Vispār arī strādāt tādā vidē, kur nav ierasts. No vecākiem iegājies darīt kā priekš sevis, neapstāties. Produktu ziņā mums parasti ļoti labi izpērk gan svaigas upenes, visi smiltsējuši, cidonijas, arī bumbierus, kad piedāvājam zemenes sezonāli. Tie ir vislabākie tādi svaigā veidā. Un tad jau vēlāk rudenī iet sīrupi un sulas, dažādas ābolu sulas. Zilajā kastē mums pasniedza Gada mēražotājs balvu Latgales reģionā uzņēmējdarbības 20. gadā, tieši kad Covid sākās. Un bija interesanti, ja mēs nezinājām, ka mums tā vispār kaut kas tāds vienkārši paziņoja, atbrauca un apsveic ar to, ka esam 2020. gada mēražotāji. Tad bija kaut kas pieteicis jau, bet mēs paši nezinājām neviens neko. Tas bija kā pārsteigums, domājam, kurš tad tā varētu, ko mēs tādu esam izdarījuši, lai būtu tik augsts. Jo vairāk mēs tagad ejam uz tādu upeņu audzēšanu, kas mums ir praktiski lielākais, ko mēs darām, tie ir 8 hektāri. Un gan jau kā paplašināties uz pārējo zemes daļām. Lēnām, bet uz priekšu. Klients uzreiz atbrauc uz mājām, paņem. Atbrauc paši,
Un arī mēs vedam nodot tepat netālu Maltā ir svaigu ogļu un augļu uzņemšanas punkts. Tāpēc ļoti izdevīgi un ļoti tuvu mums ir produkcijai, piemēram, sīrupiem, tas ir arī Ziemassvētku dāvanām, kaut kādiem pasākumiem. Tirdziņos mēs realizējam ļoti daudz. Tas ir tāds kā piedāvājums ekskursijās, gan arī tur mamma organizē kaut kādas meistarklases vai nes ar pārtiku kaut ko saistītu. Gribas spēkam ir jābūt ļoti lielam, lai gribētu dzīvot laukos. Lai arī izveidotu tādu vietu, kur tu gribi palikt un lai paliktu arī tavi bērni tālāk. Liela daļa paliek, liela daļa kaut ko mēģina attīstīt. Nav tā, ka visi aizbrauktu projām un tikai reti kurš paliktu. Jaunu produktu, kaut ko pamēģinot, kaut kādas jaunas lietas, vai arī paskatoties internetā, kas varētu būt tāds, kas piesaistītu. Un ir dzirdētas, tādas lietas, piemēram, ka tur kā var, kā vispār tas tā attīstās. Es nemēģinu ņemt to pie sevis, es daru priekš sevis, ne jau priekš citiem. Kas viņiem, tās ir viņu problēmas, jo, katram ir iespēja to darīt, kā viņš to vēlas un kā viņš to grib. Es dzīvoju priekš sevis, vai priekš savas tādas dzīves un svaigi produkti no saviem dārziem. Apkārtnē visam, piemēram, kā meža vidū dzīvojam, tā ir silti, tā nav nekāda problēma, nav trokšņa. Var izpausties, kā tu gribi, un nav tev, piemēram, tur jāsalīdzina vai jāsaskaņo ar kaut ko. Vienkārši laukos man ir vislabāk.